Es šobrīd atrodos Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā un turpinu stāstīt par drezīnām. Aiz manis arī ir viena. Bet ar to drezīnu, ar ko asociējas varbūt vairumam no mums drezīnas, kas ir tādi velosipēdi vai ratiņi, kurus var nocelt, mehāniski piedzenami vai ar motoru. Šie ir tādas, faktiski tas ir automobīlis, pēc priekšpuses, pēc kabīnes spriežot, kravas automobīlis, kurš ir izgatavots Padomju Savienībā aptuveni pagājušajā gadsimta 70. gados. Un jūs neesat tālu no patiesības. Tas nav kravas automobīls, bet ir izgatavots Padomju Savienībā pagājušā gadsimta 70. vai varbūt 60. gados. Un to arī dēvēja par drezīnu, jo faktiski aiz tās kabīnes ir kaut kas pavisam cits. Šajā gadījumā tur ir telpa, kur var novietoties 6-7 cilvēki. Un, acīm redzot, tad arī cilvēku pārvadāšanai šī gadījumā runa iet pamatā tomēr par strādniekiem. Šī drezīne arī savā laikā ir izgatavota. Pie tam sērija veidā, lai jūs nemulsinu kopskaitā, tas varētu būt aptuveni 4000 vienību plašā tirāža. Ne visas vienādas nebija šīs drezīnes. Šī ir tas kaut kas pa vidu samiksēts pasažieru un kravas drezīni, jo rāmis ir no kravas drezīnes, kur visdrīzākais ir kravas kaste bijusi. Priekšējā daļa arī ir nomainīta, kabīne ir jau no citas automašīnas. Sākumā tas bija GAZ 51, šis ir jau GAZ 52 variants. Bet tā telpa, kurā jāizvietojās tiem strādniekiem, tā gan ir no īstas pasažieriem paredzētas, vai pareizi sakot, strādnieki pārvadāšanai paredzētas drezīnes. Un tās arī kopskaitā aptuveni 1000 tika izgatavotas, tad vēl bija sanitārais variants, un bija tas kravas kastes variants un arī ugunsdzēsēju drezīnes variants. Jautājums, kam tad šādas 4000 vai vismaz vairākos tūkstošos ražotas drezīnes bija savulaik nepieciešamas? Ļoti populāra šī drezīna bija un galvenokārt arī tika izmantot kūdras rūpniecībā. Latvijā kūdras rūpniecībā vien bija izbūvēta aptuveni sliežu ceļa aptuveni 450 km garumā. Un, protams, ka pa šiem sliežu ceļiem bija jāpārvadā gan strādnieki uz savām darba vietām, tātad uz kūdras laukiem, gan iespējams arī jānodrošina ugunsdzēsības pasākumi, un, protams, arī medicīnas palīdzību vajadzēja sniegt operatīvi, un tur uz tiem kūdras laukiem nekā savādāk nevar aizbraukt kā pa dzelzceļu. Tāpēc arī šīs drezīnes tika ražotas tādā skaitā un bija ļoti izplatītas. Latvijā arī vairumā kūdras pūru vai pareizāk kūdras fabrika, kur bija dzelzceļa 750 mm platumā, šādas drezīnes arī tika izmantotas. Tagad tās ir apskatāmas vai muzejā, vai varbūt arī, piemēram, pēc Baložu kūdras bānītī, tātad vietās, kur tās speciāli tiek saglabātas un arī eksponētas un izmantotas. Pagaidām neviena braucoša, varbūt vēl sēdes kūdras fabrikā ir palikusi. Latvijā nav, bet varbūt arī turpmāk būs tādas. Tātad šis ir ļoti viens interesants un arī vēsturiski bijis drezīnu veids dažādos Latvijas dzelzceļos.